Čau, čau! Mani sauc Kaspars. Jūs skatāties Kinobloks LV video raidījumu. Mēs atrodamies Indeks kafē maigais telpās. Ir Ziemassvētku vakars. Un šodien atskatīsimies uz šā gada notikumiem kinoindustrijas jomā un kas noticis pašā Kinobloks LV. Par ko jums pastāstīs mans kolēģis, partneris Reinis. Reini? Paldies, Kaspar, par pieteikumu. Tātad mani sauc Reinis, un es paralēli trauku mazgāšanai maigajā Indeks kafejnīcā esmu bloga Kinobloks LV radītājs, izveidotājs, boss, viss sākums un beigas. Es gribu mazliet pastāstīt par to, kā tas sākās, kad tas sākās un kāpēc tas sākās. Sākās tas viss šī gada, tas ir 2008. gada, 14. februārī, tādā jaukā dienā kā Valentīna diena. Tā nu bija iegadījies, ka pirms 4 gadiem es iepazinos ar savu mīļoto meiteni, pašreizējo sievu, un es nolēmu uzdāvināt viņai kaut ko neaizmirstami. Un es uzdāvināju, vienu no muļķīgākajām dāvanām, kāda var būt, domēna vārdu Kinobloks LV, ar domu, ka tur būs ģeniāls saturs un nu tik būs, un būs filmu recenzijas, kinoziņas. Jā, tā arī bija pāris nedēļas, viss notika čiki, briki. Tomēr tad es jūtu, kad sievai nepatīk man dāvana. Jo tā, kas gan ir Kinobloks LV, tas ir tāds skaists, skanīgs nosaukums. Tas ir kā dāvana, kad es tev paņemu un uzdāvinu lielu skaistu kasti, apvītu ar lentēm, bet iekšā ir liels skaists apakšs nekas. Tādās bija to Kinobloks LV. Domēns ir baigi labais, saturs netik labs. Līdz ar to kādu laiku, pāris mēnešus, nenotika nekas netika pievienots, nekas netika attīstīts. Tomēr tāda pienāca septembris. Es satiku brīnišķo vadītāju Kasparu. Es teicu, Kaspar, ir pienācis laiks šo visu pasākumu reanimēt. Un mēs uzsākām Kinobloks LV reanimāciju. Mēs nomainījām dizainu, mēs izstrādājām konceptu, tā var teikt. Tā nu mēs nonācām arī līdz šai video sadaļai. Video sadaļā mēs esam paredzējuši rādīt dažādas kinoziņas. Ko nozīmē rādīt? Pastāstīt par filmām, filmu topi, kinoziņas, Brets Pits ataudzējis ūsas, kas par šo gribēja teikt jums tam. Tāda veida informācija. Šodien ir mūsu intro raidījums, kurā mēs iepazīstam ar sevi. Ceru, ka ar mani esat iepazinušies. Kaspars ir sagatavojis lieliskas kinoziņas, un Kaspar, vārds tev. Paldies, Reini! Tad jau jāsāk ir ar pašām atmaksātākajām aktrisēm pagājušajā sezonā. Pirmajā vietā visvairāk atmaksātākā ir Angelina Jolie, kuru filmā Wanted saņēma 15 miljonus eiro honorāru. Otra visvairāk atmaksātākā ir Julia Roberts. Trešā vietā Rīza Vīterspūna. Labāk apmaksātākie vīrieši 2008. gadā. Pirmajā vietā Vils Smits. Otro un trešo vietu dala Brets Pits un Johnny's Depps. Esam sagatavojuši labāko filmu top 3 Kinobloks LV skatījumā. Trešo vietu ieņem filma Taken. Otrajā vietā Tumšais bruņinieks Heath Ledger. Un pirmajā vietā animācijas filma Wall-E ar robotiņu Wall-E. Kaspar, kas es došu pastāstīt sliktāko filmu top 3 Kinobloks LV skatījumā? Trīnieks moško. Trīnieks ir jānoslēdz ar. Sākam ar 3. vietu. Jā. Trešajā vietā Krievu filma. Никто не знает про секс. Otrā daļa. Никто не знает про секс. Krievijā никто не знает про секс. Štruntīgi. Štruntīgi filma. Liekam trešajā vietā. Liekam trešajā vietā. Otrajā sliktākā filma būtu Hitlers kaput. Jā, mums nepatīk. Dažādās filmas, Hitlers kaput mums nepatīk. Patiesībā tiešām nekā labi tur nebija. Un pirmajā vietā, kā tev šķiet? Pirmo vietu ieņem
Kas? Es nezinu. Plēdzis. Plēčdīs. Plēdzis. Tas noteikti gabals. Noteikti gabals. Nezinu, kas tas tāds ir. Noteikti gabals. Pirmā vieta, kas noteikti gabals. Plēčdīs. Es gribu atzīmēt kādu vienu tehnisku lietu, ko es aizmirsu pastāstīt pirms tam, ka kinobloks kļūst ar vienu lietotājiem draudzīgāks. Un jau pavisam drīz no jaunā gada varēsim reģistrēties, varēsim komentēt, vērtēt, pievienot savām filmām, savas mīļākās filmas, veidot savu kolekciju filmu. Un es ticu, ka kopā mums izdosies izaudzēt Kinobloks LV gan lielu, skaistu komunu, kurā pulcēsies vien vairāk kinomīļu. Es ticu, kopā mums izdosies. Veči, beidziet muldēt vienreiz. Iedodiet man lūdzu kafiju vienu. Nemuldi, iedod kafiju.